tas ir vēja parks, ja tas ir ar skaņu, ar visu pārējo un kaitīgumu, kas vēl nav novērtēts, tad ietekme var būt 50 un vairāk procenti uz mājokļu vērtību. Es nerunāšu par lauksaimniecības vai meža vērtību, bet tieši uz mājokļu vērtību. Ja tur ir, pieņemsim, lauku māja, tad viņas vērtība varētu samazināties par 50 un vairāk procentiem. No malas izskatās, ka tas ir mērķtiecīga rīcība, lai iztīrītu Latvijas laukus no cilvēkiem. Jā, valdības līmenī šobrīd tiek runāts par to, ka mēs gribam, lai cilvēki dzīvo laukos, tad faktiski šāda rīcība ir gluži pretēji šim mērķim, jo cilvēki nedzīvo šo propeleru tūmā, viņi bēgs no viņiem. Un, ja vēl tie būtu, teiksim, vēja parki ar Grobiņas un Ventspils augstumu, kur ir šie 76-80 metri, tad es pieļauju, ka daži lauku cilvēki varbūt tās arī būtu ar mieru dzīvot ne pārāk lielā attālumā no viņiem. Ja tas būtu, pieņemsim, kaut vai 5 mastu ar visu propeleru augstumu no īpašuma robežas, nevis no dzīvojamās mājas, tad iespējams, ka būtu cilvēki, kas būtu gatavi dzīvot, jo tā ietekme nebūtu tik liela. Bet ja tie ir 300 metrīgi un 800 metri no mājas, tad rēķinieties ar to, ka faktiski, ja tas ir tikai 800 metri no mājas, 300 metru augsts mazs, tad cik viņš kopumā zemes teritorijas apgrūtina, ja cilvēks ir pircis īpašumu bez apgrūtinājuma, un šobrīd viņam pēkšņi uzliek šādu veidu apgrūtinājumu, tad pirmkārt viņš tiek ierobežots vispār jebkad savā teritorijā uzbūvēt kaut ko citu. Tātad jauna dzīvojamā māja citā vietā savā zemes gabalā, viņš faktiski tiek ierobežots. Un tas nav godīgi, es uzskatu, ka ir pārkāpta satversme, satversmes vairāk panti, un es uzskatu, ka tas nav pieļaujams. Visgraujošākais ir tas, ka es īsti nesaprotu, kā bizness, īpaši mūsu gadījumā, kur atnāk lietuviešu kompānija, kā bizness var būt tā kā atbalstāms vairāk nekā cilvēktiesības, kā var būt tā, ka šo turbīnu var nolikt 800 metrus no mājas, nevis no mūsu zemes robežām, jo tas būtībā nozīmē to, ka šajos 800 metros iestājās apgrūtinājums. Cilvēki vairs šajā zemē nevar kaut ko būvēt, ko darīt. Kārtām jāņem vērā ir tas, ka šis īpašums tiek apgrūtināts. Tas nozīmē, ka viensāts vieta kā tāda viņa nav iespējams pēc tam vairs pārdot. Tas nozīmē, ka viņai būs degradēta zemes vērtība, jo principā no jauna neviens tur neko būvēt negribēs. Īpaši šādu objektu tūmā. Ar to ir jārēķinās, ka pārdot šādu īpašumu būs diezgan neiespējami. Ņemot vērā to, ka šobrīd mēs nevaram vairs ticēt tam, kas ir rakstīts attīstības plānā, ne tam, kas ir rakstīts teritorijas plānā, tad es gribētu teikt, ka ir vispār bīstami pirkt kaut kādu īpašumu, jo tu nezini, kas būs pēc gada vai 2. Jo faktiski nav vienotas datubāzes, kur šos riskus izpētīt, kur ar šiem riskiem iepazīties. Un, ja cilvēks, noskata vienkārši skaistu īpašumu kaut kur lauka apvidū, nekur nav teikt, ka pēc gada vai 2 viņam šāds parks blakus neuzradīsies, un faktiski nopērkot pa kaut kādiem 100 un vairāk tūkstošiem varbūt kvalitatīvu īpašumu šodien, pēc 2-3 gadiem viņš varbūt maksās tikai pusi no vērtības. Un tad rodas jautājums, kā rīkosies kredītiestādes, kas būs nokreditējuši šādus īpašumus, vai viņus vispār izsniegs aizdevumus īpašumiem laukos, kur pastāv šādi riski, ka varētu šādus parkus veidot. Jo, ja mēs palūkojamies šajās valsts meža kartēs, kur ir izpētes teritorijas, tad viņas ir pilnībā pa visu Latviju, un mēs nevaram zināt, kura pēc gada vai pēc 2 būs jau iekrāsot zeltēm.